Jāni. Svētība būs dāsnāka no debesīm. Jā. Paturēs. Dieva Tāva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Kungs Jēzus, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība, lai ir ar jums visiem un ar tavu garu. Trīsvienībā vienīgais Dievs vēlas, lai mēs dievbīgi un saprātīgi ceļojot pa dažādiem šīs zemes ceļiem, tiektos uz debesīm, kur viņš ir sagatavojis mums mūžīgu mājokli. Mūsu dzīves ceļa galamērķis ir pats Dievs un Dieva bērnu mūžīga vienotība ar Tēvu, Dēlu un Svēto garu. Un esam sapulcējušies šodien lūgt Dieva aizsardzību un svētību, lai mēs labi saprātīgi un bez starpgadījumiem varētu izmantot mūsu transporta līdzekļus dažādos ceļos mūsu un tuvāko labumam. Lūgsim, lai Kristus, kurš ir mūsu ceļš, būtu vienmēr ar mums un vadītu mūs līdz ceļojuma un dzīves gala mērķiem. Kungs Jēzu Kristu, pasargā visus cilvēkus, kuri ceļo mūsu ceļos, mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Par visiem, kuri vada transporta līdzekļus, lai viņi tos izmantotu saprātīgi savu pienākumu pildīšanai un ievērotu citu cilvēku tiesības, mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Par transporta līdzekļu vadītājiem, lai ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, bez starpgadījumiem sasniegtu sava ceļojuma mērķi, mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Piešķir, Kungs, drosmi un upurgatavību steigties palīgā tiem, kuri ir nonākuši grūtībās vai cietuši ceļu satiksmes negadījumos, mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Pasargā visus šoferus no alkoholisma grēka, kas izraisa nelaimi un nāvi uz ceļiem, mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Apžēlojies, Kungs, par visiem, kuri ir gājuši bojā ceļu negadījumos, un dāvā viņiem mūžīgās dzīves prieku, mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Dievs, visvarenais mūžīgais Dievs, kas ar tevišķu labestību sargā savas radības, uzklausi mūsu lūgšanas un piešķir saviem kalpiem dvēseles un miesas veselību, lai viņi varētu pildīt savus pienākumus un laicīgās dzīves ceļojuma beigās atgrieztos pie tevis caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Un lūgsim tagad Dieva svētību arī transporta līdzekļiem un tiem, kuri tos izmantos. Dievs, tu sava vārda spēkā radīji visu pasauli un devi cilvēkam varu pār visām radībām, kā arī varu pilnveidot pasauli saskaņā ar tavas gribas nodomiem. Dari, lai šie transporta
līdzekļi, kur ir cilvēka gudrības un darba iznākums, pateicoties tavai svētībai, kalpotu cilvēku labumam, viņu darbam un atpūtai. Caur svātā Kristofora aizbildniecību apvelti ar saprātu visus, kuri izmanto šos transporta līdzekļus, lai viņi bērīgi un bez starpgadījumiem veic savus ceļojumus un cītīgi rūpējas par citu cilvēku drošību. Kad viņi dosies uz darbu vai atpūtu, lai ceļā viņus vienmēr pavada Kristus, un lai šie transporta līdzekļi tiek svētīti tavam godam un cilvēku labumam, Tēva un Dēla un Svātā gara vārdā. Āmen. Un pievienojamies debesu svētībai ar svētīto ūdeni, pasvētīsim katru jūsu transporta līdzekļu un beigās noslēguma lūgšana un svētība visiem šoferīšiem neizbeidziet. Mūsu galvenais ikdienas transporta līdzeklis, kas ved uz baznīcu katru vakaru, vismaz dažas mūsu dienas zirdīnas. Ja. Var paturēt. Pagaid. Šitā. Jā. Aleksandru. Jā, ļoti bogoti. Nav. A mašīna ir? Mašīna показать. Mašīna ir tā. Pievienojamies tad
bagātīgai šodien svētībai no debesīm. Mans. Jāņa. Daudz jābrauk uz Jūrmalu. Dievs svētī tēvu. Газонна машинка, да? А? Газонна машинка, да? Вообще так неплохо. Неплохая идея. Сейчас отгрежемся отпуском. Bos prasās pasvētīt. Un beigās noskaitām Dievmāmiņai šo lūgšanu, ko katru reizi, kad dodamies ceļā, sēžamies pie stūres, šo lūgšanu tavā patvērumā jāiemācās no galvas visiem šoferīšiem, lai to noskaitītu. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā, lūdz par mums svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam, lūksimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, liec, lai mūsu tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lai kungs vada jūsu ceļojumus, ka jūs dzīvotu mierā un nonāktu mūžīgajā dzīvē. Amen. Un lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastībā, lai jūs pavadā. Pateicībā Dievam. Paldies visiem par izturību, par pacietību un lai visus jūs arī pavada svētais Kristofers. Ņemiet līdzi vienmēr arī svētās Agatas maizīti, kas ir svētīta 5. februārī, lai svētais Rafaels, svētā Agata jūs arī sargā, svētais Kristofers un, protams, arī svētais Jākabs ceļinieku aizbildnis. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.